Esiet sveicināti Mentālās veselības akadēmijā 2. sezonā. Šajā sezonā ar jums kopā būšu es, Aivars Augustāns, un mūsu raidījumu neatņemumu sastāvdaļa Pēteris Zālīts. Sveiks, Pēter. Sveiks. Tātad šodien mēs runāsim par narcisu. Kas ir narcis? Tu zini, kas ir narcis. Bet mūsu valodā cilvēks, kurš nemāk mīlēt, bet meklē, lai viņu dievinātu. Pēter, pastāsti no zinātnes viedokļa, no savā, ko es studēju. Kas ir narcis? Principā tas ir cilvēks, kas pirmajā vietā liek pats sevi. Jā. Un viņam būtībā ir tā, ka viņam trūkst emociju. Okay. Viņš viņas iemācās, viņš iemācās mīmiku, viņš iemācās, kā uzvesties dzīves notikumos. Viņam patīk panākumi, kas ir atšķirībā no citām tādām grandiozām personībām, kā psihopātija un mačkavelisms. Kur rodas narcisms? Viņš var piedzīvot, viņš pieaugot vai jau bērnībā, viņš sāk sevi veidot? Saproti, tur ir tāda loģika. Sāksim ar to, ka noformulēsim, kas ir narcistiska personība kā tāda. Būtībā katrā cilvēkā, kas ir ekstraverts, viņam ir savas narcisma iezīmes. Kāds ir vairāk harizmātisks, cits vairāk ir tendēts iet pa karjeras kāpnēm. Un mēs te runājam par personību kā tādu, kas izveidojās dzīves laikā. Un kādos 28, 30 gados viņš jau ir izveidojies. Viņš pārbaudījis to, cik tālu viņš var iet. Kā tas strādā, jā. Un tā personība izveidojās. Bet ir tāpat laikā arī narcisms, kas ir narcistisks personības traucējumi. Jā, tas ir psihiatrijā. Ir tāds, tā kā diagnoza? Jā. Jā, labi. Tas narcisms, viņš sevi, principā, tā kā bipolāros sev nevar iegūt tāpat vien. Bet narcisms veidojoties, viņš pats izveidojoties no bērnības, viņš izveido šo te psihiatrisko to sev to zīmogu, vai kā to pateikt. Jo narcisms nav vienkārši personības tā kā iezīmes raksturs, vai ne? Bet narcisms Nē. Doma ir tāda, ka ir narcistiska personība. Kas ir normāli. Tas ir arī vajadzīgs dzīvē. Narcisi ir vajadzīgi, kas ved pūli, kas ir būtībā uzmanības centrā un tā tālāk. Bet atšķirībā no makiavelisma, tur ir tāda, ka makiavelists gribēs ļoti sasniegt lielu pozīciju, būt grandios, ka tāpat laikā narcistiskai personībai gribēsies gūt panākumus. Bet viņam mēdz izdoties, un tad, kad viņam izdodās, viņš vienkārši, teiksim tā, viņš saslimst vēl vairāk ar savu to personību, personības iezīmi. Gluži saslimst. Viņš pārvēl kaut kam, grūti tā noformulēt. Saprotu, viņam patīk kaifs no tā, ka viņam sanāk. Tas jau bīd uz priekšu, gandarījums, prieks par to. Labi, prieks tas ir vēl tāds nosacīts viņa gadījumā, jo tās emocijas ir, kādas viņas ir. Bet, kāpēc draivam neparādīties tad, ja ir kaut kādas labas lietas sasniegtas? Bet tur arī daudz kas mākslīgs tiekšā. Mākslīgā pusē. Teiksim, mēs visi zinām, ka mums ir kāds draugs paziņa, kuram ir šis narcisistiskas iezīmes, bet viņš ir tāds, tur ir daudz mākslas, bet maz patiesības. Tā ir jau pareizi. Māksla, es tev teicu arī pašā sākumā, ka viņš iemācās emocijas, kādas viņas ir. Viņš iemācās no citiem līdzcilvēkiem, kā izskatās prieks. Bet tas ir mākslīgi. Tas ir mākslīgi, tāpēc arī to uz tavu jautājumu arī atbildi. Jo ir tā, ka viņam to jūtu tādu, kā nav. Viņš ir tā kā maska. Viņš nav maska, viņš ir cilvēks. Viņš aizkadrā ir pavisam savādāks, ko mēs tikai tuvākie saprot, bet tad, kad iziet publikā, iziet no savas mājas, no saviem līdzcilvēkiem, viņš iziet publikā, un viņš ir visam cita personība. Viņš pielāgojās. Viņš pielāgojās, un viņš to masu paralīdzi, lai kā saka, viņam adaptācijas traucējumi nebūs. Labi. Man tad jautājumi. Narcis un attiecības. Attiecība elle.
Narcis attiecībās. Tas ir foršs jautājums. Vai ne? Jā, sākumā ir paradīze, kā saka, pušķīši. Un es kā saka, te pievērs uzmanību. Man viena draudzene pajautāja, ko tu zini par love bombing? Mīlas bombardēšana. Jā. Tas ir tipisks narcis. Viņš sākumā tevi sagrāvja ar visu savu personību. Dāvanām un vispārējo. Un tad ir moments, kad viņš te uzbruk un viņš te grauj tā kā uz leju. Pareizi? Sāk noniecināt uz savas personības fona. Sāk vainot, gāslaitnīgs parādās. Zini, kas ir gāslaitnīgs? Es tev esmu teicis, Tur bija tas stāsts par vīru. Diezgan slaveni, bet es neatceros, ka viņu sauca. Okay. Tas bija 18. gadsimts šķiet, vai 18. Okay. Un tā doma bija tāda, ka tajā laikā bija mājās gāzes tāds pīks, kā saka, ka lietoja. Un to lietoja arī priekš lampām. Mājās. Tad vīrs, kā saka, izdomāja spēlēt spēli un samazināt gāzes daudzumu lampai, kas nāca iekšā. Un tad viņš to darīja nedēļas laikā, nolaida mazliet gāzi zemāk, un sieva viņam sāk jautāt, klausies, gaismas paliek mazāk. Paliek tumšs lēnām, Viņš sievai saka, beidz, tas tā nevar būt, tas tā nenotiek, ir tikpat gaiši kā agrāk. Rezultātā tā sieviete paņēma un sajuka prātā. Viņš izslēdz gaismu. Viņa mīloša sieviete, kas uzticās savam vīram, pēkšņi kļūst akla, loģiski, kad viņai radīsies jautājumi par to, kas īsti notiek. Bet tas nozīmē, ka tas vīrs, laulību vai attiecības sākumu, vai tad, kad to gāzi varēja dabūt, viņš viņu apveltīja ar gaismu mājās. Tas ir tas sākums, ka viņai bija gaisma, viņai, teiksim tā, jums nebrauc, tas bija tā skaisti, izplušķoti, un tad viņš sāka gaismu palēnināt, viņa pielāgojas, viņa pielāgojas, līdz viņš izlaiž to gaismu, viņam ir labi, viņam nav jāmāk to gāzi. Un viņš uzsāk spēli. Un vien nojūtās. Tas mums nācis labi. Tā ir tā attiecība vēl, labi. Jautājums, kurš tur kur mīlēja, vai narcis ar savu sadismu, kā saka, vai sieva, kas uzticējās. Ir normāli, jo es domāju, ka gan es, gan tu esi attiecības iedzīvojis narcis, vai ne? Pasaule pilnē narcis, tā padomā. Bet attiecībās tas diezgan tā graujoši, jo viss sākas, tas ir cits tevas, par ko mēs runājam, kas emocionāli varmāka, jo narcisms arī pieskaitās pie emocionāls varmākas, kurš mājās dod vaļā un iziet ārā kā visai kaut kas cits. Vai ne? Labi. Tur nākamais ir. Kas ir sabiedrības problēma, ne tikai diagnoze? Kur ir sabiedrība šī te? Narcis nav viena persona diagnoze. Narcistiskas iezīmes ir, kā izplatītas, tās tiek kultivētas mūsu laikmetā. Sociālai tīkli, slavenību kults, es pirmajā vietā, filozofija, tas viss baro šo ēnu. Narcis kļūst par kultūras produktu. Pareizi? Jā. Ārēji lielisks persona, iekšēji tukšs. Un maina masku. Kāds viņš ir mājās un kāds viņš ir sabiedrībā. Un mums jāmācās atpazīt, kad šīs složums nav veselīgs. Kad viņš nespēja funkcionēt vairs dēļ saviem meliem, piemēram. Bet viņš pats ir sabiedrība. Tāpēc, ka sabiedrība ir tā diezgan akla. Sabiedrība patīk cilvēki, kuri skaisti runā, kuri skaisti uzvedās. Un viņi ņem piemēru no slavenības, un šie cilvēki, mūsu katrā, es domāju, tavā pacientu lokā, draugu lokā, manā draugu lokā, kaut kur man ir tas narcisms, bet ir tas, kur sabiedrība šo te narcisu arī baro. Viņa viņu ceļ. Narcis jau grib, lai viņu baro. Es saprotu, tajā momentā, ka viņš nesaņem vairāk to barību, vai kā moderni saka, viņš, piemēram, izdeg, cenšoties panākt,
Jā. Un tāpēc maz aiziet līdz tam, kad viņš saka, ka es darīšu galu, paliec tikai ar mani. Kā saka, tad visticamāk viņš arī meklēs palīdzību. Pie psihoterapeita vai psihiatra. Nevis pie līdz cilvēku. Man vienmēr patīk, ir cilvēki, kur arī attiecos uz narcisiem, kuri, ja tu nepakļaujies, ja tu nespēlē, viņi spēlē līdzi, viņiem ir teikums, es taisīšu pašnāvību. Manā gadījumā ir bijuši cilvēki, kur raksta, es taisīšu pašnāvību vai zvana, es mums krīzes cenu telefonu numuru, un pēkšņi šis pašnāvnieks ir dzīvs. Paldies, es neizdarīju pašnāvību. Tie melieki, ka tu man izglābi, un tas narcis atkal pārāk tādā uzvirkuma atkal savādāk pie tā cilvēka, ja? Kur sabiedrības šī te aklums problēma, vai mums vienkārši patīk redzēt to, ko mēs redzam? Kur ir šis sabiedrības problēma? Sabiedrības problēma ir būtībā tā, ka sabiedrībai patīk spilgti cilvēki. Okay. Taču neviens romāns nav uzrakstīts bez spilgtiem notikumiem, bez psihopātijas vai kaut kā citādāk. Un tāpēc ir interesanti, kur, piemēram, tas un tas cilvēks, un viņš ir spilgts. Viņi ir interesanti vērot, kā viņš taisa teātri. Pēc tam jau, kad viņš nebarojās, kā tu teici, tad arī sabiedrībai viņš paliek neinteresants. Ok, bet viņam ir māksla atgriezties sabiedrībā ar jaunu sevi, jaunu projektu, tā teikt. Es vienkārši gribu saprast, kur mums katram sevi galvenais neielaiž šo problēmu, un kā mums šo te līdzcilvēku, kas ir kāds draugs, tuvinieks, rats vai kas, kā mēs viņu varētu, kā sabiedrības daļa, varētu atgriezt realitātē. Droši vien jātiek pie psihiatra. Narcisu? Jā. Vai viņu vispār vajag atgriezt? Nevajag? Paskaties, mums vēlēšanas jau pierāda to, ka, varbūt arī nevajag. Ok. Viņi izslēg no sabiedrības. Ok, labi. Ok, es domāju savādāk, ārstē, ok, labi. Tāda cilvēka arī ir vajadzīga. Ja viņam ir traucējumi, ka viņš nespēja funkcionēt, tā ir cita lieta. Ok, ko darīšu tu kā psihiatrs? Teiksim, tavā pacientu lokā narcis, es domāju, ir daudz. Vai maz? Ko tu kā speciālists, jomas līderis šim te narcisam vari palīdzēt, un ka tā pašā laikā vari mēģināt viņu novērst no šīs sabiedrības kulta, ka viņš viņiem patīk, atgriezt viņu tādā realitātē pie cilvēka. Tavā praksē, piemēram, šis te, kā tas strādā, jo es zinu, ka manī arī narcisms ir bijis, viņš parādās kaut kādos epizodēs, ka kādi panākumi, bet tu kā var nogāzt zemē ļoti ātri, jā? Kā tu saviem klientiem, vai teikt ar pacientiem, šo te palīdz viņiem novilkt šo te noņemt to robežu, tā kā, lai viņš apstot, ka viņš ir šis te sabiedrības kults, ka viņš nav šeit sabiedrībai tik ļoti, ļoti vajadzīgs savu kultā, ka viņš ir vajadzīgs reāls dzīvē. Sapratu un domu. Funkcionāls, jā. Jā, kā tu kā protams, ja cilvēks uztver, narcis uztver, kad citi cilvēki viņa dzīvē pilda funkciju, tas ir viņam izdevīgi. Acīm redzot, ja mēs tā skatāmies, kas ir noticis, kāpēc narcis ir ar grūtībām izvēlējies iet, piemēram, psihoterapijā, kas būtu visefektīvākā priekš viņa, tad jautājums, kāpēc viņš ir dekompensējies, vai tāpēc, ka viņš pēkšņi ir nogurs un nespēja atpazīt jūtas, kuras tā kā citiem ir. Viņš dod šīs jūtas, viņš pats tā jūtās, arī ļoti kaifu būs no tā. Saproti, viņš gūst kaifu no procesa. Ok, jā, un aizkulisēs viņš mirst nost, teiksim tā. Kā viņu dabūtu šīs, teiksim, kāpēc viņš tikai psihoterapiju? Tas nav kāds medikamentu. Padomā, kad dod medikamentus? Pie psihozes, pie depresijas, simptomātiski pie organiskiem personības traucējumiem. Tas skaitās? Tas ir organisms, tas ir būtībā dēļ tā, ka smadzenes ir kaut kādā veidā izmainītas. Bet narcisms, tā ir... Jo es lasīju, viņa ir diagnoze, ko arī psihiatrijā viņu atzīst, kā ir, teiksim, narcis, kurš veidojas sevi, kuram nav kuram nevajag pieskatīt šo kā diagnozi, ja? Bet ir narcis, kurš
rakstura iezīmes. Teiksim, tas, kuram ir diagnoze, tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešams kaut kāds palīgs, nezinu, medikaments vai kas, vai tu kā psihiatrs viņu sūtīs viņu tikai terapijā, vai tu viņam vari saki, vecīt, tev ir jāpalieto kaut kādu medikamentu, lai tu nonāktu realitātē. Jo narcisms diezgan bīstam, arī diezgan, teiksim, bīstamas tāda bīstama personības ziņā. Jo viņi tevi var paķert ļoti, un viņi tevi ļoti ietekmēt, bet tu kā psihiatrs var pateikt, ka, hei, tev ir cita iespēja, tev ir iespēja iet šo te medikamentozo un psihoterapiju, vai tā ir tikai psihoterapija. Jo kā es izstudēju materiālos par psihiatriju, ka tur ir tev darbs pēteri, un tur ir psihoterapeitam darbs. Ko tu darītu? Tad tu sūtītu patiešo, vai tu mēģinātu ar pacientu strādāt? Vai viņam ir, tiksim, kaut kādi stabilizatori vajadzīgi? Vai šis ir te medikamentozais klients? Vai viņš vairāk psihoterapeitiskais klients? Saproti, par medikamentiem runājot. Lieta ir tāda, kāpēc viņš vispār nonāca līdz psihiatriskajam kabinetam vai praksē. Okay. Tas ir bijis tas moments, kāpēc viņš nav izvēlējies psihoterapeitu. Viņš nav sapratis varbūt. Labi, ok. Man liekas, narcisam viss kārtībā ir ar intelektu, un viņš tā kā var iegooglēt, kurš kāda profesija, kāds amats, par ko atbild. Okay. Protams, psihiatrijā mēs pielietojam ar balsterapiju, kas ir psihoterapijas veids. Tas varētu būt pirmais, caur ko tā kā ar narcisu vispār sarunāties, parādīt viņam, kad tās emocijas, kuras viņš atveido, varētu būt arī viņam pašam, ka viņš viņas ir kaut kādā veidā nobloķējis, ja tas ir tā. Viņš nobloķējis tādu, ko patieso sevi? Viņš ir izgrūdis savas emocijas, kā aizsar mehānismus. Kāpēc narcisms tiek pieminēts arvien biežāk? Par narcismu runā tiešām arvien biežāk. Mēs varam to, teiksim, savā starpā draugiem viens otru šaukāt, ka tu narcisu tā un tā, bet narcisu temats, viņš ir kļūst arī populārāks. Tas varbūt Trumps šo te narcismu veidoja, jo pasaulē tas narcisms čau ļoti. Es domāju, ka jums līderi arī pateikt, ka narcisms šī te personības izīme, diagnoze, kā viņš ir vairāk izplatās sabiedrību. Un narciss jūtās daudz krutāk, nekā mēs vienkārši cilvēks, kas strādā, mīl savu ģimeni, mīl savus draugus, viņiem no tā maskas. Viņš ir psihiatrs, viņš ārstē un mājās, viņš kārtībā. Un tad ir šis te narciss, mums liekas, tas Trumpisms arī varētu pastāvot. Mēs nerunāsim šodien par politiku, bet tas salīdzinājums. Saprot, ir jau tāds moments kā internets, kurā cilvēki izlasa visu kaut ko un tad piedēvē sev vai kādam radiniekam narcistisku personību. Jā. Un, kā saka, attiecībās ir tie sarkanie karodziņi un zaļie karodziņi. Narcisms tiek dēvēts par sarkano karodziņu. Sākumā viņš ir zaļais. Un tad viņš pārāk. Jā. Tā kā ir jau patīkami sākumā satikties ar narcisu, iemīlēties. Jā. Vai narcis vienmēr ir slikts? Bet narcis piesātinās un tad viņam partneris ir kā... Sonītis. Neinteresants, vai arī tāds, uz kuru izpaust savus. Jā. Un tad galvenais viņš vainos tevi, jo tas narcis, nevis viņš pats. Un tad narcis tā kā nesaprot, kas īsti notiek arī pats, kad viņš tā kā otru cilvēku devolvē. Bet tas otrs cilvēks devolvējās līdzi, viņš nesaprot, ka viņš tiek devolvēts. Bet loģiski, ja tu kādu mīli, un tam kādam paliek grūti dzīvē, ka viņš būtībā grib tam cilvēkam palīdzēt. Veseli cilvēki. Nē, tas partneris. Jā, bet partneris redz, ka kaut kas nav kārtībā, un viņš mēģina palīdzēt, ja viņš to cilvēku mīl. Labi. Viņam ir jūtas. Jā. Un tas narciss izmanto to, lai kaut kādu savu psiholoģisko asociāciju, paņēmienu izlādētu uz to un izmantotu tā cilvēka naivumu,
Okay. Lai gūtu tā kā gandarījumu par to, kāds viņš ir. Okay. Piemēram, atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, kur es minēju par pašnāvību. Jā. Tur tas narcis spēlē uz cilvēku jūtām, es to izdarīšu pašnāvību. Jā. Tev arī jābūt, kā saka, jāieguldās mūsu attiecībās, viņš pārliek atbildību uz otru cilvēku. Tā līdzatkarība arī veidojās? Tam otram partnerim, kas ir vesels, viņam veidojās līdzatkarība un patoloģija. Un tas ir par to gaislātnīgi runājot. Jā. Tam partnerim vajag šķist, ka viņš jūg prātā, ka tas, ko viņš saka, ir slimīgi un ka viņš pats slimo ar kaut kādu psihisku kaiti. Jā, ka viņam tas principā ir ļoti līdzīgs stāvoklis, tā saucamās posttraumatiskais stresa sindroms. Jā. Būtībā šī komunikācija ar narcisu ir rezultātā ļoti līdzīga šim sindromam, jo būtībā izveidojās trauma attiecībā. Okay. Kāpēc tam jāiet ir pie psihiatra vai pie psihoterapeita, jo ir bijušas attiecības, kas ir bijušas toksiskas. Jau tas, kur inficēja. Nācis paliek dzīvot kaifā, jau jāsaka, kur inficēja, pareizi. Tas, teiksim, attiecībās, tas, kurš tiek, tu nācis teiksim, inficēts, ja? Tas nācis izpaužās, un tas attiecībās tas cilvēks otrs jūprātā, kā tu saki, ja? Nācis neies pie terapeita, bet tieši tas, kurš ir pataisīts slims, tas ir nojūdzies. Tas ir pie psihiatra. Jā. Un ja abi iet pie katras pie savā psihiatra, un jātāk mājās un saka, man psihiatrs teica, ka tu esi narcis, un otrs saka, nē, tu esi narcis. Tāds tāda atrod. Jā, tāds tāda atrod. Jā. Un tad notiek, ja abi ir narcisi, tad notiek tas, ka viņi sacenšās savā starpā. Bet kā jau sacensies, viņiem ir augstāk? Jā, bet kuram, piemēram, ir slikti? Viņš sāk, teiksim... Kuram ir sliktāk? Kuram ir sliktāk, vai arī viņi sacenšās, kuram būs labāk. Konkurence parādās par to. Bet vai viņiem nesākās... Tad vadarbība sākās savā starpā. Jā. Tad, varmāk, kas ir divi. Viņš viens otrs cenšās... Personības traucējumi. Abiem uzreiz. Jā. Tāpēc, kad ķīmija. Jā, tas ir svarīgi mums, jā. Ok. Vai ir iespējams nejauši izaucināt narcismu? Zini, kā personība... Izaucināt narcismu, jā. Personības veidošanās laikā, ja māte ir bijusi, tīri teorētiski arī, ja māte ir bijusi bez emocijām pirmajā, otrajā dzīves gadā cilvēciņam, tad būtībā viņš neiemācās šīs bāzes mīmiku jūtas. Viņš pēc tam dzīvē iemācās viņus imitēt. Tātad viņš iemācās jau feikot agrā bērnībā. Protams, arī mātes vēsums, viņš tā kā arī pie citām saslimšanām psihiatriskajām ir izteikts. Jo, kāpēc es par to runāju tieši narcismu sakarā, piemēram, varbūt situācija, pavisam citas operas, bet, lai būtu skaidrs, piemēram, ir tēvs, kurš lieto alkoholu. Jā. Ir divi dēli, piemēram, kuri aug. Jā. Un rezultātā viens uzaug, un viņam parādās arī alkoholisms, ko mēs varētu nodēvēt par iedzimtību. Jā, iedzimtību, jā. Un tāpat laikā otrs izlem, ka viņš neviena pila dzīvē nedzers. Jā. Es esmu... Jā, tieši tāpat ar narcisu. Okay. Ja viņam nebūs, kā saka, šī noslēdz predispozīcija, iespējamība, kā mēs to saucam, tad visticamāk arī viņš nebūs narcis. Okay. Bet personība mēdz iedzimt. Teiksim, es viņam runājot par kuru rakstnieku, Hemingway vai kuru, es neatceros, tur bija, laikam Hemingways, ka māte neizdevusies aktrise, atdevusies ģimenei, totāls narcis, dzīvo tā, kā viņa grib mājā, kā viņa grib pēc saviem noteikumiem, viņa vienkārši ir slima. Un līdz ar to Hemingways, kurš viņam ir savi mērķi, viņš par narcisu negrūst, viņš par rakstnieku, bet viņš grib par alkoholu, ja tā māte viņam noved uz bērnībā būtu. Tas...
Vai ģimenē tas narcisms, kas ir veidojies vai no tēvā vai mātē, vai tas var negatīvi ietekmēt nākamo paudzi savu kādu no bērniem? Var ietekmēt, Piemēram, tas, ko tu runā par to māti un dēlu, kuru viņa noved līdz alkoholismam, kā saucās psihoterapijā par kastrāciju. Kastrācija. Jā, psiholoģiskā kastrācija. Kāds ir tā kā tu minēji, ka viņš rezultātā nevar izturēt, kā saka, dzīvi, nevar izturēt pretējo dzimumu, un viņš, lai izgrūstu šīs te savas sajūtas, viņš lieto alkoholu. Jo par alkoholu ir atsevišķs stāsts, bet īsumā alkoholu cilvēks var lietot tāpēc, kad viņš grib kaut ko aizmirst, kaut ko pazaudēt, vai arī viņš lieto alkoholu tāpēc, ka viņš grib kaut ko iegūt. Jā, es saprotu, kur tā ir, labi, bet, teiksim, kā šo te narcismu atpazīt attiecībās starp cilvēkiem, ģimenē? Lovebombings. Lovebombings. Jā, kā manipulācijas veids. Piemēram, ir viena krievu, viņi vismaz sev dēvē par bagātnieci, viņai ir bloks, kur viņi iepazīstās ar sētnieku un tad mēģina ar viņu nodibināt attiecības. Un kaut kādās epizodēs viņai piesēnās cits miljonārs, uzdāvina Maibahu, novieto to pazemes stāvvietā, kur viņi dzīvo, viņš izfīčojas un uzlic lielu banti virsū. Un meitene vienkārši nesaprašanā, kas notiek, un bailēs, ka viņš viņu izsako. Vienkārši atraida viņu. Ja? Tas ir spilgts piemērs. Pēteri, kā izskatās terapija ar narcisu? Tas pirmais ir, kā saka, tas pirmais iespējas, ko narcis atstāja vai ko terapeits atstāja narcisam. Bet tad, kad narcis ierodās pie terapeita, pie tevis pie psihiatra, tu ātri izskot, šis ir labs variants. Tas ir sūtāms gan šeit, gan tur kaut kur citur vēl. Kā tā terapija izskatās narcisu? Kā viens kolēģis, psihoterapeits stāstīja par savu pieredzi, tad viņam bija tāda lieta, ka narcis atnāca, un viņš, kā saka, nebija gatavs terapijai, bet viņš vairāk atnāca tā kā bez mazvēr tādu grandiozitāti, lai izvērtētu, vai viņam vispār vajag vai nevajag. Un tad kā saka, šis te kolēģis ar viņu izrunāja to visu, kas viņam vajadzīgs un vai vispār tā psihoterapija viņam ir vajadzīga. Jā, un viņš aizgāja prom. Principā, jā. Viņš aizgāja prom. Tu runāji par tavu pieredzi, tu bieži vienās nācis terapija pa tevis? Gadās, jā. Gadās. Un izviegli? Tev uzticās, es zinu. Tu esi ļoti labs speciālists, tu uzticās tevi mīli, bet vai tas narcis, jo tu man vienreiz teici, ka man ir tas narcisms, ko es ir atzīstu, kas ir paldies Dievam, nav aizgājis tajā mentālā ziņā, bet tev ir viegli strādāt ar pacientu, kurš ne tikai tur bipolārs, depresīvs, bet kur tas narcis vēl ir? Zini, kā ir? Man ir vieglāk nekā valsts sektorā. Jo, piemēram, ja mēs runājam par klientiem, kas pie manis nāk, viņi zina, kāpēc viņi nāk, viņiem ir kaut kas viņiem traucē dzīvē. Jā. Un tad viņi ir gatavi iesaistīties, jo viņi maksā par šo pakalpojumu no savas kabatas. Valsts sektorā, piemēram, narcis nonāks, un tā kā viņam nekas vairāk nesanāk. Un viņš būs dezadaptējies. Varbūt viņš dēļ šīs dezadaptācijas, dēļ kaut kāda, piemēram, alkohola lietošanas, narkotiku lietošanas dēļ, viņš nonāks narkoloģijas nodaļā, un tad varbūt tikai tad sāks domāt, ka viņam ir vajadzīga psihoterapija vai ir psihiatrs vajadzīgs. Tā kā tur ir ļoti sarežģīti. Cilvēki var maukt līdz pēdējiem. Un ja viņam ir panākumi, viņš ir vēl lielāks panākums. Un tajā mirklī notiek kaut kas līdzīgs, ja ne pat ļoti izdegšanas sindroms. Viņš var strādāt terapeitu? Tevi var strādāt? Narcis?
Ja ir vēlme un vajadzība, jā, bet parasti tās sesijas aprobežojās ar pāris. Jo līdz ko viņš sasniedz mērķi, tā es viņam kā cilvēks, kas pilda viņa paredzamo funkciju, viņam vairs nav vajadzīgs. Viņš ir apmierināts ar rezultātu un iet staigā dzīvītē tālāk. Atkal baudīt sevi, baudīt savus panākumus un tā tālāk. Ok, labi. Tu vēl te noslēgumā pāris jautājumu, vai tātad, teiksim, narcis var mainīties. Pareizi, pēc tam mēs tā kā Pielāgoties. Viņš adaptējās ļoti labi. Pašpalīdzība un robežas, teiksim, kā atvazīt, ka dzīvo blakus narcisam? Kā? Mēs šeit kā sākumā to pieķērāmies, bet te ir pie tās pašpalīdzības un robežas tādas funkcijas. Kā atvazīt, ka dzīvo blakus narcisam? Kā teici? Kā atvazīt, ka dzīvo blakus narcisam? Kā atvazīt? Kā atvazīt, jā. Manipulācijas. Ja cilvēks spēj atpazīt, kā ar viņu manipulē, okay. Jā, tad, un kad narcis ir tāds, kas vairāk paņems sev nekā dos, tad problēma jau attiecībās. Tas pirmais signāls, ka tu kā partneris dod un nesaņem atpakaļ. Tas jau ir sarkanais karodziņš, kā mēs te runājām. Jā. Attiecībās jau veselīgās attiecībās ir tā, kad ir partneri līdzvērtīgi, nevis kāds ir augstāk viens par otru. Jā. Tā kā tā toksicitāte ir arī otrais karodziņš šajā gadījumā. Bet te ir vēl tas, ka no tā var veiksmīgi aiziet. Jā. Kā no tā aiziet? Ar atbalstu, tur draugi, terapija, tur informācija. Svarīgi saprast, ka neko nespēj salabot, tu neesi atbildīgs par viņa glābšanu, tu esi atbildīgs par sevi. Tā ir aiziešana no šī te viegli aprakstīts. Zini, kā ir tas veselīgais partneris bieži vien pēc narcisa iniciatīvas aiziet pie psihoterapeita vai psihiatra. Jā, un tad, kad narcis neredz savu vēlamo ainu, viņš saka, tev kaut kāds nepareizs psihiatrs vai nepareizs psihoterapeits. Un tad lēnītēm klientam pārbaudot realitāti, kā tas viss izskatās. Viens otrs ir un otrs nav. Tiek arī piesaistīts tas narcis, ja viņš ir gatavs atnākt. Bet tad, kad viņš aiziet teiksim, tas, narcis, kurš noveda savu partneri, līdz tam, ka viņam jāpie psihiatra, lai gan jāiet viņam, abi aiziet. Pēc nosēžās narcis, kurš ir pataisīs slimu savu partneri un nosēžās, un tas narcis bombīja tevi, lai tu atstātu viņu. Kā tu darītu? Ne tikai bombīja, un manā praksē tomēr tā nav pārterapija, tas ir viens, un tas vairāk ir, lai būtu šie redzējumi abiem diviem par to, kas īsti notiek viņa attiecībās. Ja es redzu, kad ir disfunkcionāls attiecības, es sūtu pie pārterapeita. Pie ģimenes psihoterapeita. Tu pats tā kā... Es esmu psihiatrs pamatā, un es izmantoju balsta terapijas šos te elementus. Es pielietoju savas zināšanas, ko savulaik apguvu psihoterapijā, bet pamatterapija manā gadījumā ir medikamentozē. Jā, mums ir KBT, kognitīvi behaviorālās terapijas speciālists, un tad es sūtu pie viņa. Ok, tev forši, ka tu savā klīnikā tam pacientam, visiem pacientam viedu to, ko viņam vajag. Vienam, narcis, pārterapija, kaut ko citu, jā? Nē, mums ir arī psihologi atbilstoši tām diagnozēm, kas ir visbiežākās praksē. Jā. Vai narcis ir ļauns cilvēks? Noslēgumā daži jautā. Vai narcis ir ļauns cilvēks? Kas ir ļaunums, Aivar? Ļaunums, tad, kad otram sāp. Tad, kad es daru kaut ko, kas otram sāp. Cilvēkam sāp. Tu pats atbildēšu šo jautājumu. Cilvēks. Ko es vispār domāju par to? Galīgi, ok. Ja sāp, tad mēs jau par to runājam. Jā, sāp. Piemirs viņš dzīves pieredzi. Zini kā, vēl viens jautājums, ka kādu vienu lietu vajadzētu atcerēties pēc šīs sarunas mums katram?
Kas tas ir, teiksim, narcis nav tas, ko viņš rāda, un tu neesi mazvērtīgs tikai tāpēc, kā sevi pārliecinājis par to, divi tiesības būt redzētam, mīlētam un saprastam bez manipulācijas. Ko pēc šīs mūsu diskusijas, ja? Kas ir tas, kas... Ko cilvēku vajadzētu atcerēties par šo te vienu? Es tur redzu kaut ko savu, ko tu, teiksim, redzi pēc šīs te. Izrunājot šo te... Tā varētu runāt plašāk, tad stundām runāt par šo tēmatu. Bet kas ir tas, ko cilvēkam vajadzētu vismaz vienu paņemt no šī? Es redzu to, ka cilvēkam, ikvienam, kas saskarās ar narcismu vai pašam narcisam, es redzu, ka viņa sākums uz atlapšanu, viņu ir vērts painteresēties, kas ir psihiatrs, kas ir psihoterapeits. Šobrīd jau mums ir tāda psihiatrijas augšupēja. Un tiešām, no vienas puses ir ļoti labi, ka ir pieejams šis materiāls psiholoģiskais internetā. Tas ir bieži vien atvērs acis daudziem cilvēkiem. Un par to love bombingu, piemēram, tas bija nesen, man tiešām pajautāja par to, vai kaut kas tāds ir un paprasīja papildus informāciju par to. Cilvēks zināja, kad es strādāju psiholoģiskā sfērā, un viņi gribēja pārbaudīt realitāti, vai tas atbilst tam. Un tieši tāpat, ja cilvēkam kaut kas liekās, viņš var pārbaudīt realitāti pie speciālista. Vai tas, kas ir rakstīts internetā, vai tas vispār ir reāli. Bet, teiksim, tā viena lieta ir meklēt informāciju komplektā ar palīdzību. Izglītoties. Mūsdienās ir tik daudz dažādu grāmatu, pašpalīdzības grāmatu. Man liekas, pašpalīdzības grupas, ko mēs organizējam. Un vēl, ja mēs runājam par narcisiem un kā viņus atpazīt, izdevniecībai Līna ir, man liekas, vairākas grāmatas par to. Man liekas, 2, ja nemaldos, viens bija sieviešu narcisms, un otrs bija pļauku dvēselē. Un man radās vēl viens noslēdošais šo tēmu. Kur narcismu ir vairāk? Sievietē vai vīrietī? Vīrieti pamatā. Vīrieti pamatā. Es kļūdos. Labi. Paldies jums liels par uzmanību. Ar mani kopā bija Pēteris Zālītis, Jāņa Zālīša psihoterapeits klinikas vadītājs, viens no došiem psihiatriem, kolēģiem, un es pārstāvu biedrību Psihohigienas klubs Panacēja biedrība, kura arī kopā ar klīniku veido šo raidījumu, lai mūs izglītotu, lai man izglītotu, lai tevi izglītotu. Un ļoti ceram, ka šis te kaut kādā veidā būs noderīgs. Paldies un uz tikšanos nākamajā sarunā. Pēc nedēļas, vai ne? Pēc nedēļas. Paldies tev. Paldies tev.